Ja tev ir bērns vai tev patīk garšīgi paēst, tad ir jānāk uz Cafe Lungo. Un tas atrodas Purvciemā. Ejam parādīšu, kas šeit ir. Šeit arī ir pieejama bērnu istaba, kura no pirmdienas līdz ceturtdienai ir vispār bez maksas. Bet piekdiena līdz svētdienai gan 10 eiro. Un arī vispār 10 eiro uz neierobežotu laiku. Bet arī, ja tu plāno savam bērnam svētkus, šo telpu var arī izīrēt. Šeit ir gan batuts, gan spēļu zona, gan bumbiņas, gan slīdkalniņš. Tiešām tavam bērnam te būs ko darīt. Un telpas īrama sākas no 60 eiro. Nu, ko laiks nogaršot arī šeit ēdienu. Sāksim ar uzkodu. Tas ir cepts kartupelis ar mozzarellas sieru. Iekšā ir bekoniņš. Garšosim. Šis ir vienkārši top no top. Es nezinu, kā paskaidrot, bet tas kartupelis vienkārši ir dievīgs. Viņš ir ļoti mīgs, tāds sviestains. Es nezinu, kā pateikt. Vēl bekoniņš, vēl viss sieras. Esmu gatava atgriezties šeit tikai lai kartupeļus ēst. Arī nogaršosim neparastu burgeru. Vistas burgers, viņš tās atvērs. Šeit ir ananās, šeit ir ola, siers, bekons, tomāts, bulciņa un kartupelīši. Nogaršosim šo visu. Burgerī vistas gaļa ir sulīga. Ananās papildina viņu. Interesanta kombinācija, kuru es izvēlētos vēlreiz paēst, bet nogaršosim arī kartupelīšus. Viņi izskatās dievīgi. Ne tikai izskatās dievīgi, bet garšo arī. Laiks suši burgeram. Viņš ir ar garnolēm. Mērcēsim mērcītēm. Un garšo. Man ļoti garšo šī suši burgeru kombinācija. Tiešām viss ir pārdomāts, nekas neizturēs, viss ir ļoti maigs. Vēl šīs papildus mērķis vienkārši top. Viņiem ir arī pieejami brokastu piedāvājumi no 10 līdz 1. Un no brokastu piedāvājuma mēs paņēmām beļģu vafeles ar saldēm. Izskatās ļoti apetalīgi garšos. Vafeles saldas, garšīgas. Saldējumus arī papildina tās odziņas, viss tik ļoti superīgs deserts, bet viņiem arī ēdienkartē ir pieejama bērnu ēdienkarte. Nu, bērnu istabā, bērnu ēdienkarte arī šeit par bērniem ir padomāts. Un vēl viena super lieta, kas ir padomāta priekš vecākiem, šeit ir telpā televizors, tu vari sēdēt garšīgi ēst un skatīties kamerās, kā tev bērni spēlējas bērnu laukumā. Ja man būtu bērns, es uz šejienu nāktu katras brīvdienas, bet ja pat nav, tiešām iesaku atnākt uz šejienu. Blakus ir Aqua Dream, papildējāties, paēdāt bērniem, ir ko darīt, vienkārši lokācija top, ēdiens top. Bērniem ir ko darīt.